Tikai dažas dienas pirms seksuālo minoritāšu gājiena sarosījušies niknākie praida pretinieki. Spītējot negaisam, aptuveni 70 cilvēki pie Rīgas domes kliedz antipraida saukļus un turēja rokās plakātus. Kaujinieciski noskaņotos nokaitināja divas meitenes. Viņas sāka skūpstīties un jaunietēm nekavējoties uzbruka dziesminieka Kaspara Dimitera sieva Līga Dimitere. Protesta akcija bija kā iesildīšanās pirms šo svētdien gaidāmā praida gājiena. Dimitere aicina visus homoseksualitātes pretiniekus atstāt mājās mēslus, akmeņus un pat granātas, bet līdzi paņēma 3 saujas smilšu. Tas ir vienīgais ierocis, ar ko mēs šobrīd varam iet ar šīm 3 saujas smiltīm. Un, kas tur, ja ar 3 saujām tu smet, nekas nav. Praida pretinieku aktivizēšanās ir satraukusi seksuālās minoritātes. Organizācija Mozaīka aicina radikāļus nelietot spēku un brīdina, ka situāciju Rīgā klātienē vēros Zviedrijas ministrs, vairāki Eiroparlamenta deputāti un ārvalstu žurnālisti. Tas, kas mums baida, protams, ir tas, ka tomēr notiks šie uzbrukumi. Man, teiksim, pašai būtu ārkārtīgi žēl, ja mūsu paši cilvēki, mūsu draugi, mūsu atbalstītāji un cilvēki, kas grib piedalīties šajā gājienā, nenāk, tāpēc, ka viņi baidās. Es domāju, ka nevajag baidīties, jo vairāk mēs būsim, jo vairāk mēs atnāksim, jo drošāk mēs būsim. Policija seksuālo minoritāšu pasākumu laikā strādās pastiprinātā režīmā. Rīgas domes izpilddirektors Andris Grīnbergs sola nepieļaut arī smilšu mešanu. Protams, es neizslēdzu, ka kāds varbūt to mēģinās darīt, bet, jebkurā gadījumā viss tāda pasākuma tiks novērsta. Seksuālo minoritāšu rīkotās draudzības dienas sāksies rīt un beigsies ar gājienu svētdien. Neoficiāli zināms, ka pasākuma dalībniekus ar savu dziedājumu priecēs arī agrāk populārais dziedātājs Boys George. Guntis Meisters, Juris Bindārs, TV3 ziņas.